Labrīt! Nu ko, šorīt visas veselīgi pēdušas vai veselīgi paēdīs. Gatis arī ir izvingrojies, cik es saprotu, kopā ar sievu beidzot. Nu tad varam ķerties klāt šī rīta rosmei. Opā! Man bija uzlikt barjeru priekšā, lai suņi te nenāk, bet iztās, ka Džamaliņai nebija bagaiši ķersies. Un darām tā, stiepjamies uz augšu, ieelpojam un izelpojam uz leju. Augšā stiepjamies, ieelpojam un izelpojam. Pilnu krūti, tukšu krūti. Pēdējās dienas grupiņā vispār tāds dikti motivējošs, ļoti, man šausmīgi patīk. Kaut kā ir jau brīži, kad vajag tādu papildus kaut kādu devu, lai tu tā kā atkal, tā kā to ēšanu vai kaut kādu. Tāpat man ļoti svarīgi dzirdēt, ka jums patīk, ka jums noder, ka jūs, es jau tā kā to saprotu, jau laika gaitā es sapratusi, ka jums tas der, tas vairāk jūs tā nebūtu. Tāpat ir forši dzirdēt, jo tad ir pilnīgi cita enerģija atkal nākošajiem treniņiem, nākošajiem. Labi, tad rokas paceļam augšā, vienu uz priekšu, vienu atpakaļ šeit nolaižam lejā, paceļam atpakaļ augšā un sagriežamies uz otru pusi. Ieelpojam uz augšu un uz, sapratāt. Paldies jums, paldies man. Mums te viss forši, vai ne? Ļoti forši kaut kā ir laikam, viss jau, protams, gandrīz no Instagrama, ka tāda kompānija izveidojusies, kas tā savā starpā ļoti labi sadzīvo, un tad jau laikam tur ir tas, ka pēc tā mana profila tādu atrod, kas man te pievalkās, tādi mēs visi te arī esam. Un tas ir tā brīnumaini, ka tik daudz cilvēki, labi, šeit uz leju, ka tik daudz cilvēki var tādu vienu valodu atrast pilnīgi no svešām dažādām vietām un savstarpēji nesaistīti. Cik ļoti strādā tas pievilkšanās spēks tiem, kam ir jāsavelkās kopā, vai ne? Tieši tāpēc mēs esam, vingrojam un mums viss ir labi un paliek ar vien labāk. Labi, ieelpa, izelpa lejā un izelpā šeit izšūpinam rokas. Šūpinam un tad no šejienes ar ieelpu pa labi, izelpa lejā. Ar ieelpu pa kreisi, pastiepjamies atpakaļ un ar izelpu lejā. Šodien pat nemaz negribās vēderu vingrināt, gribās vienkārši izstēpīties, bet kaut ko pastimulēsim, tur tā vēdera arī. Man šodien sestdiena, jums šodien svētdiena, tādas brīvdiena noskaņās. Labi, atkal šeit šūpojamies par leju. Rokas uz vienu pusi, uz otru pusi kārtīgi izšūpinam. Džamaliņa jau ir izskrējusies pa kaimiņas sēti, tikko atsauc atpakaļ. It kā sarāja viņu, bet viņai kaut kā tas tā baigi neuztrauc. Labi, uzrokam rociņas uz celīšiem un labo roku pastiepjam uz augšu vaļā, nolaižam lejā. Ieelpojam augšā un izelpā lejā. Pavaram to roku paceļam uz augšu un pavaram tikai uz aizmuguri. Vaļā, nekrūtas vaļā. Tā labi. Tad ar rokām pielaicamies lejā pie zemes
Un paliecamies cauri aizmugurē aiz kājām un atpakaļ uz priekšu. Ja no sāna parādīšu. Šeit lejā, kājas paliek mazliet ieliektas, pastiepjamies ar rokām atpakaļ, kājas iestiepjās un atpakaļ uz priekšu. Ielpojam atpakaļ, izelpā vietā. Jūtat, ka kājas šeit aizmugurīt iestiepjas. Vēl viena reize ar mazliet saliektām kājām. Un kājas iztaisnojam. Paliecamies uz leju, uz augšu. Ielpa ar izelpu stiepjamies. Un ar izelpu arvien dziļākais kājās. Iestiepjat, iet ar plaukstu arvien tuvāk grīdai. Cik vien varat. Labi, atstājam rokas grīdā, pieliekam arī celīšas grīdā. Iekārtojamies četrāps, un šodien tikai pēlposim ar vēderiņu. Ielpa, izelpā saspringzinām vēderu un paturam. Tagad pagaidām tikai elpojam, 1 ieelpojam, 2 izelpojam. Ja vēderu savācam, saplacinām, vēderu lejas piepaceļam uz augšu, dibenu saspringzinām. Ja katru reizi, kad saspringst vēders, saspringst arī dibens, un jūs tā forši pilnīgi vispār nekustoties ar laiku, jau jutīsiet, varbūt daļa jau jūt, kad dibens šeit čiks pats, sasprindziņas savācas reizē ar vēderu. Dibens, vēders izdara tik minimāli, bet tik būtisku tādu kustību. Ja un koncentrējieties izelpā uz to vēderu lejasdaļu. Lai tā vēderu lejasdaļa strādā, tā ir tā, kas mums taistās problēmas, ka viņi nestrādā. Ja tad vēders apaļš, brīvs, piepūsts, izelpā, dibens saspringst, vēders saspringst, pieplacinās klāt mugurai. Ja kādam no jaunajiem, kas šeit īsti nav skaidrs, ko es stāstu, es bieži vien, kas ir no jauna, aizsūtu to tādu, man ir viens posts Instagramā par to, kā to vēderu smuku var redzēt, kā viņas savākt ar elpošanu. Paprasat man, es jums nosūtīšu, parādīšu. Ja gadījumā tas, ko es stāstu, ir pilnīgs jaunums un nav saprašana. Tā, tagad ielpa izelpā 1, 2, vēderu turam. Ielpu turēsim līdz 3, izelpā 3, 2, 1, turam. Labi, ielpa 4, 3, 2, 1. Kamēr es skaitu, jūs lēnām izelpojat. Es arī mēģinu, man tā grūtāk runājot. Ielpa 5, 4, 3, 2, 1. Ja kamēr es skaitu, jūs vien vairāk sprindzināt un spiežat pie muguras. Ielpa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tā, lai uz viens jau vairs nevar neko pateikt. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja jums arī tā izelpa ar vien garāk ir jātais. Tā cik bija 8, ja? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Labi. Un vēl 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un tagad līdz 10. Savākam un noturam līdz 10. Savākam un 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ļoti, ļoti labi. Paliekam rokas uz priekšu, dibenu šeit uz priekšu, izliecamies uz augšu. Izliecamies augšā. Paskatāmies uz labo papēdi, paskatāmies uz kreiso papēdi. Šeit sagriežamies uz labo, uz kreiso. Labi, apsēžamies atpakaļ rociņas uz priekšu. Un tad darām tā, ceļamies augšā. Tā, džamaliņas uz ķepiņas. Dievs, man foklāļi netīra. Tā, labi. Un tad paceļam kāju, iestiepjam uz augšu un mazliet pāri uz aizmuguri. Šeit gurnam. Un nolaižam lejā. Augšā vaļā, laižam lejā.
jau uzceļam augšā un pagriežam celi tā kā vaļā. Un atpakaļ lejā. Ja gurnas sagriežās paši ar pleciem, paliekat paralēli grīdē, negriežaties vaļā. Ja iegurnas atgriežas vaļā. Man liekas, ka šito var darīt arī uz alkoņiem, ja kādam grūti noturēties. Jā, mierīgi. Ja kāds grib, ja plaukst locītavs, gribās pasaudzēt vai nu uz kulaciņiem, vai nu dēt lejā uz alkoņiem. Bet jūs atceraties, otru kāju, katru reizi, kad ir kaut kādu vieglēju vingrinājumu, droši turaties uz tiem kulaciņiem, izmantojot brīžus, ka var pastiprināt tās plaukas locītavas. Ceļam augšā un vaļā. Ielpā varam vaļā augšā. Vēl vienu. Labi. Un tādā ar rociņām šeit. Pastiepjamies, labo roku noliekam apakšā, kreiso roku uz priekšu un šādi te paguļam. Labi, samainam otru roku apakšā. Roku apakšā. Otru roku uz priekšu un paguļam. Paturam. Es ieslēdzu kameru vai neieslēdzu? Jā, es ieslēdzu kameru. Ļoti labi, malacis, Sanda. Tā, labi. Apsēžamies šeit uz celīšiem. Varat visi, vai vēl nevar visi nosēdēt. Ātri izdarīsim tas, ka mums jādara. Stiepjamies ar pakausi uz augšu un tā kā gribētu apķert pēdas un skats, cik vien var uz aizmuguri. Ja? Stiepjamies uz augšu un kā skrūvītes saskrūvējamies skatā atpakaļ. Elpojam. Labi, tieši tāpat uz otru pusi. Apķeram, kur mēs gribam apķert sevi tā aizmugurē uz pēdiņām. Izstiepjam uz pakaus augšu un sagriežamies. Labi, es nezinu, jūs dzirdat, kad ja puiši ir blakus istabā runā. Ļoti interesants lietas. Es nezinu, kādu zīmi viņš rāda, bet ja tā meitene rādot, tad viņa tev mīlot. Jā, paši mēs nepazīmi, ko meitene rāda, ka viņa tev mīlot. Labi, iesēžamies, viegli pašūpinām vienu kājiņu, otru kājiņu, iešūpinām. Nu tā, negribās nemaz celties, tā forši tā ir. Labi, atbalstam plaukstiņas, iztaisnojam kājiņas. Kājas iestiepjamies, cik varam ar plaukstām lejā, saliekam pēdas kopā. Un ceļamies mierīgi uz augšu. Mierīgi nokontrolējam, sajūtat, kuru vietu jūs taisnot, kuru skrimlīt. 1, 2, 3, 4. Vienam kaklu, galvu, pakaus liek augšā, zodiņš mazliet uz leju. Izšūpējamies uz priekšu, uz atpakaļu. Labi, un izšūpojamies uz sāniem. Viss no šodienas es kārtoju savu ēdienkarti. Bulkas ēdīšu tikai tad, kad man viņas atnesīs. Tiekamies rīt. Atā!
strachy. Don't you be scared. 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 Don't you be scared.